Tā es uzzināju vēl otru smarīgu faktu. Mazā prinča dzimtā planēta nav neko lielāka par māju. Tas mani sevišķi nepārsteidza. Es labi zināju, ka bez lielajām planētām kā Zeme, Jupiters, Mars, Venēra, kurām ir doti nosaukumi, eksistē vēl simtiem citu, kas reizēm ir tik mazas, ka tās grūti saskatīt pat teleskopā. Paldies, Kārli! Labdien, mani sauc Laura Vējoni, un šodien mēs apskatīsim Antoine de Saint-Exupéry Mazo princi. Iedomājieties, vai jūs vēl atceraties, kā tas ir redzēt ziloni Bo čūskas vēderā, nevis tikai cepuri? Vai varbūt jums šķiet, ka bērna iztēle ir tikai tukšas muļķības? Saint-Exupéry Mazais princis ir grāmata, kas liks jums apšaubīt visu, ko domājāt zināt par pieaugušo pasauli, un atklāt, ka patiesās vērtības slēpjas tur, kur tās vismazāk meklējam. Tā ir kā atgādinājums par to, cik bieži mēs esam tik aizņemti ar tā sauktajām svarīgām lietām, ka pazaudējam spēju redzēt to, kas patiešām ir būtisks – attiecības, mīlestību un vienkāršas lietas, kas padara dzīvi krāsainu. Un kurš gan labāk spēj par to visu pastāstīt, ja ne cilvēks, kurš pats lidoja debesīs un iespējams sastapa savu mazo princi? Antoine de Saint-Exupéry, izcilais franču rakstnieks un pilots, dzimis 1900. gadā. Viņš nebija tikai vārdu mākslinieks. Viņš bija piedzīvojuma meklētājs, kura darbi caurvīs ar dziļām filozofiskām pārdomām. Saint-Exupéry ir pazīstams ar tādiem darbiem kā Nakts lidojums un Cilvēku zeme. Bet Mazais princis neapšaubām ir viņa zvaigzne, kas spīd visspožāk. Viņš pats piedzīvoja lidmašīnas avāriju Sahāras tuksnesī, kas, protams, kalpoja par iedvesmu šim stāstam. Šis cilvēks spēja apvienot praktisko pilota dzīvi ar dziļu, poētisku dvēseli, un tas atspoguļojas katrā viņa rakstītajā vārdā. Runājot par grāmatu pašu, tā sākas ar stāstītāju, pilotu, kurš avarē tuksnesī, un tur vislielākajā vientulībā viņš sastop visneparastāko būtni mazu zēnu, mazo princi, kurš ieradies no paša mazītiņa asteroīda B612. Varbūt jums šķiet, ka tā ir pasaka bērniem, bet Saint-Exupéry pats saka, ka viņš grāmatu veltīs pieaugušajiem, kurš reiz bija mazs zēns, un tas jau vien pasaka visu. Grāmata ir piepildīta ar sabiedrības kritiku, pārdomām par pieaugušo pasaules dīvainībām. Visas planētas, kuras Mazais princis apciemo, un visi dīvainie tēli, ko viņš sastop, godkārīgais, dzērājs, biznesmenis, laternu iededzinātājs, ģeogrāfs, tās ir kā karikatūras, kas atklāja, cik absurdi un virspusēji mēs reizēm varam būt. Un katrs no šiem tēliem izceļ kādu no pieaugušo pasaules vājībām. Tās tiek pasniegtas tādā, tik inteliģenti un smalki, ka patiesi liek aizdomāties. Pieaugušie, viņiem patīk skaitļi. Viņi jautā, cik vecs esi, cik brāļu tev ir, cik sver, cik nopelna tavs tēvs, bet nekad nejautā, kāda draugam balss, kādas rotaļas viņam patīk. Vai tas nav absurdi? Bet stāsta patiesais dārgums ir lapsa. Jā, lapsa. Viņa ir tā, kas mazajam princim iemāca, ko nozīmē pieradināt. Tā nav kontrole, nē. Tas nozīmē nodibināt ciešas saites. Viņa saka, pagaidām tu manās acīs esi tikai mazs zēns, kas līdzīgs 100 000 citu, un tu man neesi vajadzīgs. Bet arī es tev neesmu vajadzīga. Tev es esmu tikai lapsa, kas līdzinās 100 000 citu lapsu. Bet ja tu mani pieradināsi, mēs būsim vieni otram vajadzīgi. Tu būsi man vienīgais visā pasaulē, es būšu tev vienīgā visā pasaulē. Tas ir tik spēcīgi, un tieši tad viņa atklāja viņam to lielo noslēpumu, īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams. Un tas, draugi, ir pats galvenais. Tas nav tikai par draudzību ar lapsu,
Tas ir par katrām attiecībām mūsu dzīvē, vai ne? Un tad ir roze. Ak, roze, tā ir mazo prinča mīlestība, viņa vājība un viņa atbildība. Viņai tik kaprīza, bet tik īsta. Caur rozes tēlu mēs saprotam, ka mīlestība nav vienkārša. Tā prasa rūpes, uzticību un milzīgu pacietību. Un tā nav par ideālu. Tā ir par to, ka tu esi atbildīgs par to, ko esi pieradinājis. Un tas liek aizdomāties par mūsu attiecībām. Cik bieži mēs aizmirstam rūpēties par tiem, kas mums ir tuvi? Cik bieži mēs uzskatām mīlestību par pašsaprotamu? Kāpēc šī grāmata ir jālasa? Pirmkārt, tā ir brīnišķīga filozofiska pasaka, kas ir gan sirdi plosoša, gan humora pilna. Otrakārt, tā atgādina par patiesajām vērtībām dzīvē, attiecībām, mīlestību, draudzību. Un treškārt, tā mudina mūs atkal ieraudzīt pasauli ar bērnu acīm, ar to tīrību un izbrīnu, ko mēs bieži pazaudējam pieaugot. Un kam šī grāmata patiks? Godīgi sakot, tā patiks praktiski visiem. Ja tu esi domātais, kurš vēlas dziļāk izprast sevi un pasauli, ja tu esi romantiķis, kurš tic patiesai mīlestībai un draudzībai, vai vienkārši cilvēks, kurš vēlās atpūsties no ikdienas steigas un atgriezties pie kaut kā tīra un patiesa, Mazais princis ir tieši tev. Tā ir grāmata, kas paliks ar tevi vēl ilgi pēc tam, kad būs aizvērs pēdējo lapu. Un varbūt pat liks tev paskatīties uz nakts debesīm un padomāt, vai jēriņš ir apēdis rozi? Iesaku to izlasīt, un neaizmirstiet, ka pats būtiskākais ir acīm neredzams. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.